baigi ērti, labāk nekā citu. Es jau, protams, ceru, kad man nebūs te jāklausās tie vārdi, ko man šeit tramvajā vienmēr saka, ja, kad tu iekāp tramvajā un tad pirms ārā izkāpšanas, pēkšņi tu dzirdi kaut kur aiz muguras atskan. Kas? Jā, bet patiesībā es jau jūtos tagad tāds vecītis, vai ne, jo man tie gadi tā kā vairāk drusku ir, kā vairumam no šeit klātesošiem, un es atceros, ka Ļeņingrada vēl bija Ļeņingrada, nu tagad viņi ir tikai Pēterburga, ja, kur arī kādreiz esmu bijis, un tajā laikā, kad Ļeņingrada vēl bija Ļeņingrada, es biju kaut kur tālajos austrumos, uz Ķīnas robežas, tur apmēram kādi 8000 km no šejienes, Kabarovskā, Blagoveščenskā, un tad sargāju, es nezinu, ko es sargāju, vai ķīnieši no krieviem, vai krievs no ķīniešiem, bet kaut ko es tur sargāju. Un tad, protams, tā laika bija diezgan daudz tur sargājot, un tad, nu, kā jau 2 gadus esot prom no Latvijas, tad jau, nu, par ko domā? Nu, pa Latviju. Nu, ne tik daudz pa Latviju, cik pa meitenēm. Un līdz ar to varbūt kaut kāda dzejolīša no tiem laikiem, kas bija pavadīti tur diezgan tālu no mājām, un tie nebija tie paši skaistākie varbūt laiki, bet tie bija varbūt tādi romantiskākie laiki, jo es arī biju jauns, man tajā laikā 86. gadā, jā, 86. gada pavasarī es sāku audzēt ūsas. Ja? Tātad dzejoju no tiem laikiem, kad es sāku audzēt ūsas. Kopš tā laika neesmu dzimis, jā. Bet man ir tāda sen noruna, es nezinu, nebrīnieties, ja es parādos bez ūsām kaut kur, tas nozīmē, ka vidus filmu studijai kāda filma ir parādīta National Geographic kanālā. Nu, pirms 12 gadiem, kad dibināja studiju, tad bija tāda noruna, ja, kad, nu, ja parāda, tad līdaka nodzen ārprāt. Kāpēc, kad man ir skumji, gribas to kādam sacīt? Varbūt cer to skumju kamolu divatā satīt. Kāpēc, kad man ir labi, gribas, lai visi to zina? Varbūt, kā arī viņi manu skumju kamolu tīna. Druvas ploks tos uzplauka debes zilas acis, rudas puķis. Pagāju garām, nevar jau visām meitenēm ticēt. Pietiek, ka ticas vienai. Zaļajai, rudzu vārpiņai, patiesībai. Ja man jautātu, kāpēc tu tici rītam, es atbildētu, tāpēc, ka vēl ir nakts. Ja man jautātu, kāpēc tu tici, ka atnāks reiz pavasars, mūžīgs nav bijis nekas. Bet ja jautātu, kāpēc tu mātei tici, es klusētu. Nedrīkst par svētu ticību skaļi runāt. Patiesībā šeit es esmu pateicoties meitai, jā. Ko bērnu dēļ neizdara, viņi kaut kur paslēpusies, tad jau viņš šeit ir. Nepaliec par klusu ēnu, ja tev sit. Asaras līdz zemei, tālāk nenorīt. Asaras tik lāsas, mirklī žūst, karstas, taču naida ledus ilgi kūst. Nepaliec par klusu ēnu, ja tev sāp. Labāk tuvāk saulei, kalnā kāp. Kalna galā vēji, varavīgs un liec. Varbūt aizmirsīs, sāpju dēļ, ka iec.